Aiz manis bunkurs. Padomu var to izrakt 9 metrus zem zemes, lai atomkara gadījumā izglābtu sevi. 250 cilvēkus. Varu. Tauta par to nezināja neko. Tauta palika virszemē. Bunkurs nebija tautai. Bunkurs bija sistēmai, tiem, kas ir pie silas. Šodien bunkurs ir muzeja eksponāts, bet sistēma ir. Joprojām sistēma vispirms baro sevi. Darba grupas, padomes, inspektori, vesels pulks, kas dzīvo no tavas un valsts naudas un neatbild ne par ko. Es gribu citu kārtību, kur par katru lietu atbild viens cilvēks. Ar vārdu. Valsts dara to, ko nevar privātais, un netaisa barotavas saviem, kur lēmumus pieņem Latvijas tauta, nevis nevēlēti ierēģi svešā zemē Briselē. Vecie cels sev bunkurs arī turpmāk. Es nāku tos nojaukt.